Labvakar! Vai jūs mani labi dzirdat? Ja labi dzirdat, ierakstiet čatā krustiņus. Lieliski, pirmie krustiņi ir. Tas nozīmē, ka jūs mani dzirdat labi, un mēs varam sākt šī vakara sarunu. Vispirms stādīšos priekšā, mans vārds ir Ginta, un šovakar mans uzdevums īstenībā ir pavisam īss. Man ir jāiepazīstina jūs ar cilvēku, kurš patiesībā būs ar jums šo nepilno stundu, un jūs noteikti šī vakara garumā noteikti uzzināsiet kaut ko priekš sevis jaunu, kaut ko ļoti interesantu un kaut ko tādu, kas jums dzīvē palīdzēs. Kas attiecas uz mani, tad jau 12 gadus es sadarbojos ar tādu kompāniju, kuras nosaukums ir Vision, kuras virtuālajā telpā jūs šobrīd arī atrodaties. Un varu teikt tikai vienu, ka pateicoties tam, kad ir šāda kompānija un kad es esmu izdarījis šo izvēli, man dzīve ir mainījusies daudzajādā ziņā, bet pirmkārt es esmu palīdzējusi sev, esmu palīdzējusi savai ģimenei, palīdzējusi, es ticu, kā arī daudziem citiem cilvēkiem, labāk saprast sevi, labāk saprast savu ķermeni, labāk saprast savu veselību un saprast to, kas ir vajadzīgs, lai šī veselība saglabātos ilgus gadus. Un par cik es jūs šodien varu apsveikt arī ar to, ka nu jau ir sācies pavasars pa īstam, tad pavasarim ir savi noteikumi, un pavasarī notiek interesantas lietas, daba mostās, cilvēki paliek arvien enerģiskāki un grib iziet dzīvē, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šajā dzīvē mēs izietu skaisti, skaistas, veselīgi, pilna enerģijas un ar ļoti labu imunitāti, lai nebūtu šajā laikā jāslimo. Un, protams, mums ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kas mums atrodas blakus, visi būtu veseli, lai mūsu mīļie varētu baudīt pavasari un ieiet vasarā. Un tieši tāpēc arī, lai tā notiktu, ir kompānija Vision, ir kompānijas Vision brīnišķīgie produkti. Šī kompānija tirgu ir jau 20 gadus, un droši vien tieši tāpēc viņi arī ir 20 gadus, ka tā produkcija, ko tā piedāvā cilvēkiem, ir cilvēkiem vajadzīga un dod lieliskus rezultātus, jo piekritīsiet, ja mums nebūs labi rezultāti, ja mums nebūs vajadzīgs šis produkts, tādā gadījumā diez vai kompānija varētu arī 20 gadus pastāvēt. Ļoti plašs produkcijas klāsts, lai arī viss sākās tikai ar 8 uzturbagātinātāju burciņām, tad šodien tas jau ir aptver faktiski visas jomas, kas ir saistītas ar veselību, daudz un dažādas produkcijas, viss tā ir domāta tam, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi. Jo bieži vien mēs runājam par dzīves ilgumu. Dzīves ilgumu iespējams medicīna arī mums kaut kādā veidā palīdz pastiept. Tai pašā laikā ir jau ļoti svarīgi, lai to dzīvi mēs nodzīvotu kvalitatīvi. Pie veselā saprāta, ar veseliem orgāniem, nu un tātad kā laimīgi cilvēki. Un tāpēc gribu pievērst nelielu uzmanību tam, ka tajā mirklī, kad es, pieņemsim, izvēlos savai ģimenei kaut ko, ko es viņiem došu, ar ko es viņus barošu un ko es viņiem celšu galdā, es ļoti nopietni sekoju tam, lai būtu šī produkcija būtu augstas kvalitātes. Un šajā gadījumā mēs runājam par augstas kvalitātes produkciju, ko apliecina visaugstākie standarti. Tas ir GMP standarts, tas ir tātad GMP augstākais zāļu ražošanas standarts, kas principā mūsu produkcijai, kas attiec uz veselības profilaks, varbūt arī nebūtu vajadzīgs, bet mums tāds ir. Ir ļoti daudz un dažādi ekostandarti, tātad viss iespējamais, lai mēs justos droši. Un, protams, savas priekšrocības, kas ir visai mūsu produkcijai, tātad tie 100% dabas produkti. Mums ir viens no spēcīgākajiem ražotājiem, varētu pat teikt, spēcīgākais Eiropā. Tā ir Arkofarm, tas ir mūsu sadarbības partners. Mums ir lieliska virtuālā laboratorija šobrīd, kas apvieno zinātniekus no visas pasaules, nopietnus zinātniekus un vāc jaunākos zinātniskos pētījumus no visas pasaules, lai radītu to produkciju, kas būs ne tikai konkurētspējīga, bet arī līderis tirgu.
Tās ir augstākās tehnoloģijas, kas palīdz mūsu produktiem būt ļoti efektīviem un dot rezultātus mums. Tā ir sadarbība ar Pasaules veselības organizāciju, kas arī ir liels sasniegums no kompānijas puses. Tie ir klīniskie pētījumi, metodiskās rekomendācijas no mediķiem, tātad arī mediķi iesaka mūsu produkciju. Protams, kā jau teicu, tā ir certifikācija un, protams, cilvēku veselības rezultāti. Es domāju, ka pasākuma noslēgumā mēs arī par šiem rezultātiem padalīsimies. Un tie cilvēki, kas šo produkciju lieto, noteikti gribēs pastāstīt par to, kādus rezultātus viņi ir sasnieguši, lietojot šos produktus. Un tagad, kā jau teicu, mūsu pasākuma galvenais mērķis ir dzirdēt, ko par mūsu produktiem saka Latvijā pazīstama zinātniece, cilvēks, kuru mēs Visionā ļoti, ļoti esam iemīļojuši, kura viedoklī ieklausās ļoti daudz cilvēki, un pēc kuras vadītajiem pasākumiem cilvēki daudz labāk izprot to, kas viņiem patiešām ir vajadzīgs, ļoti daudz labāk saprot to, kas tad īsti viņi paši ir, tātad, kas tad ir cilvēks, kas viņam ir vajadzīgs, lai ķermeni uzturētu labā fiziskā formā. Un tātad gribu jums stādīt priekšā medicīnas zinātņu doktoru Lindu Klimāvičus. Lindiņa, un tev vārds. Tad arī ir maksimālais, ko mēs vispār varam iegūt no šīm sastāvdaļām. Un tad ir šī jaunības uzturēšana pa visu organismu. Tā, man ir pilnīgi žēl iet prom no šī slaida. bet tas nākošais jau nav mazāk efektīvs par kardiodraivu. Tātad, sirds, labi sirds, būs spēcīga, būs vesela. Tātad, ko mēs no viņa iegūstam, tas ir normalizē asinsspiedienu. Un atkal uzsvars uz vārdu normalizē. Un šķidrina asinis, vienkāršiem vārdiem runājot, uzlabo cirkulāciju, novērš asinsvadu sieniņu iekaisumu, kas nozīmē, ka aterosklerozes risku samazina, uzlabo asins lipīdu saturu, optimizē sirds muskuļa darbību. 4 vārdi, bet cik daudz viņi izsaka? Tāpēc, ka cilvēki ir gatavi atdot visu, lai tikai sirds normāli darbotos, jo to sasniegt, tiem, kas nezina, kas būtu jālieto, ir pavisam neviegli. Un regulē sirdsdarbības ritmu arī tie ir tādi 3 vienkārši vārdi, bet tie, kas ir redzējuši vai saviem tuviniekiem, vai es ļoti ceru, ka ne pašiem, aritmijas gadījumus tie zina, ka principā ir ļoti, nav nekā tāda, kas var palīdzēt un kas nebūtu ārkārtīgi toksisks un ārkārtīgi bīstams. Tā, ejam uz priekšu. Tātad šīs ir vienas no priekšrocībām, un tas skaidrs, ka nav viss, ko var iegūt no kardiodraiva, tas ir arī izteiktas antioksidantu īpašības, pazeminās cukura līmeni asinīs, labvēlīgi, jeb nomierinoši iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu, pātrina vielu maiņu, kas nozīmē ne tikai, varbūt mēs dzirdam šos 2 vārdus, uzreiz momentā iedomājamies, mēs tievēsim. Bet ne tikai tas, vēl ir jādomā par to, ka, ja vilmaiņa norit normāli, mums neveidosies arī toksiskie produkti. Attīra organismu un aizsargā aknes, uzlabo gremošanu, stiprina imūnsistēmu. Ļoti bagātīgs klāsts. Un tad tagad varam iet uz nākamo. Un kāpēc tas tā veidojās? Tāpēc, ka vispirms, var sakot, kardiodraivā ir ūdenī šķīstošās vielas, un es gribu teikt tā, ir ūdenī šķīstošie labumi, un ir eļļā šķīstošie labumi. Un tad runājot vispirms par ūdenī šķīstošiem labumiem, tātad zaļā tēja. Mēs jau dažus vārdus par viņu runājām.
Bet šeit, kas ir tāda niansīta, ko es gribu uzsvērt, ka ir paaugstināts vienas no šīm te tā aktīvā viela, ar ko mēs gribam izmantot, daudz ko gribam izmantot, bet, piemēram, šo te epigallokatehīnu no zaļās tējas, un šis saturs ir paaugstināts. Savukārt, kofeīna saturs ir samazināts, jo, ja mēs, piemēram, vienkārši gribētu tagad graustu zaļo tēju, jo, lai kamēr iegūtu šos te 35 mg no epigallokatehīna, tur jau sirds pa muti lektu laukā no tā, ka būtu par daudz kofeīna. Tā kā tas ir tā ļoti zinātniski pamatoti un smalki uzlabot šis te sastāvs. Skaidrs, ka zaļā tēja, mēs jau pat runājām, aizkavēs brīvo radikāļu veidošanos un pasargās šūnas membrānas no bojājumiem un novērsīs asinsvadu spazmas un mazina koronārās sirds slimības risku. Normāliem vārdiem tas nozīmē stenokardijas lēkmju risku. Tā, tad nākošais ūdenī šķistošais labums ir vīnogu kauliņa ekstrakts. Tur ir protocianīdi, arī ar ļoti, ļoti augstu saturu, 95%. Un ko var iegūt no tā? Tā ir pretiekaisuma, pretvēža, antioksidantu darbība, diabēta profilakse. Un vēl piedāvām arī, tātad, kāpēc ir diabēta profilakse, tas normalizē glikozes līmeni asinīs. Un vēl vīnogu kauliņos, mēs zinām, ka tur ir resveratrols, un tas pazeminās arteriālo asinsspiedienu, bet es vēlreiz uzsvēršu, šeit es esmu rakstījusi pazeminās, bet tas nekād, tā ir normalizējoša darbība. Ja nevajadzēs pazemināt, nepazeminās. Palielina asinsvadu sieniņu elastīgumu un izturīgumu, pastiprina imūnsistēmas darbību. Tos 3 burtus IFN, un tas ir interferons. Es sev kā kodu nosaukumu esmu ielikusi ar to, ar ko pamatojas šī darbība. Varbūt cīkumās neiegrimšu, bet tas ir tāds spēcīgs mehānisms. Tā, mēs varam iet uz nākošām sastāvdaļām. Un ženšenš. Pirmkārt, man pašai, piemēram, ja man būtu vienā vārdā jāsaka, kas ir ženšenš, tas ir adaptogēns, normālā valodā, tātad tas, kas palīdz pielāgoties stresam, jeb mainīgiem apstākļiem. Un man ļoti patīk tas teiciens, ka nemainīgs mūsu pasaulē ir tikai tas, ka viss mūžam mainās. Lai mēs šajā pasaulē varētu izdzīvot, mums ir jābūt ar ļoti spēcīgām adaptogēnām īpašībām. Un ženšenš to ārkārtīgi palīdz darīt. Un vēl es ar tiešām 3 izsaukuma zīmēm ieliku, jo tā ir šī dabas gudrība, kura cilvēka prātam pagaidām nav vēl sasniedzama, kā tas tā ir iespējams, ka ženšenš normalizē asinsspiedienu. Tātad paaugstinātu pazeminās, pazeminātu paaugstinās. Un šeit es gribēju pieminēt, tālāk mēs vēl runāsim arī par vilkābeli, bet atradu pavisam jaunu 17. gada publikāciju. Ja mēs lietojam ženšeņu un vilkābeli, tad izrādās vēl ir papildus labums, āda būs gludāka. Ar vārdu sakot, pret ādas novecošanos pierādīta darbība, samazina grumbiņu veidošanos, mitrina ādu, matu augšanai ir labvēlīgs. Un tās jau tādas skaistuma lietas, bet vēl piedāvām arī ir pretvēža darbība. Tālāk, salvijas lapu ekstrakts. Iegūstam ko? Pretiekaisuma un antioksidantu darbību. Palīdz regulēt glikozes un lipīdu līmeni asinīs. Un apetīti arī. Un ir labvēlīgi ietekme uz smadzeņu darbību. Un par salvijām, piemēram, kas slēpjas zem šiem vārdiem, ir arī publikācijas par to, ka tā ir Alzheimera slimības profilakse. Un uzlabo arī gremošanu kuņģa zarnu traktā. Tā, un tas šeit ir dažas lietas, bet, piemēram, ko es vēl šodien atradu, arī samazina menopauzes simptomus, samazina mutes iekaisumus, samazina diabēta izraisītus atmiņas traucējumus.
Un, jā, bet paši saprotat, tā ir tikai saraksta viena daļa. Ejam uz nākošo. Biete. Arī kā liekas, kas tad tur tāds no tās bietas, kā ēdams produkts, izrādās no tās bietas ir ļoti daudz labuma. Un uzlabo sirds asins apgādi. Tātad, tas ir tas, kas ir normāliem vārdiem zem koronārā asins apgāde. Un tas ir balstīts uz to, ka paplašinās asinsvadi un tātad tiek piegādāta vairāk asiņu. Uzlabo apgādi ar skābekli, enerģijas izmantošanu, samazina muskuļu bojājumus un veicina atjaunošanos. Un ir bijuši pētījumi ar sportistiem, piemēram, un tur šie te bietas ekstrakta produkti ir darījuši brīnuma lietas ar muskuļu bojājumu novēršanu, muskuļu tonusu, muskuļu spēku darbību. Tas ir kaut kas, kas tā kā lieki netiek runāts. Man liekas, pietiekoši plaši. Un vēl bietas ekstrakts pazemina paaugstinātu asinsspiedienu. Un atkal uzsvars uz paaugstinātu. Tad ir tāda eksotiska lieta kā Arjunas mizas ekstrakts. Un no tā kāds labums paplašina asinsvadu, stiprina asinsvadu sieniņas, par to mēs jau runājam, tātad tur neveidosies mikro vai makro bojājumi. Un antitrombocitāra darbība, tie vārdiņi viņi ir absolūti loģiski. Ja neveidojas bojājums asinsvadu sieniņā, tātad tur nav kam nesalips trombocīti, neveidosies fibrīna tīkls, neveidosies trombi. Un vēl Arjunas mizas ekstrakts stimulē sirdsdarbību un samazina stenokardijas lēkmes. Un principā mums ir tuksnesis, ja tiek meklēts kaut kas, kas būtu dzīvei, kas neizraisa nāves risku, tā sakot, un stimulētu sirdsdarbību un kaut kas iedarbīgs, kas samazinātu stenokardijas lēkmes. Tā, var iet uz nākošo. Melnī pipari. Veicina uzturvielu uzsūkšanos un gremošanas enzīmu izdalīšanos. Un te ir lieta atcerēties, ka šīs visas sastāvdaļas, viņas savā starpā fantastiski labi sadarbojas un viena otru darbību veicina, un melnie pipari ir viens no šiem te apliecinājumiem. Un tā, nākošais ir vilkābeli, ko es jau paspēju pieminēt ženšaņu sakarā, tad atceramies ženšaņš plus vilkābeli ir pierādīts tas, ka veidosies gludāk āda pēc 3 mēnešiem. Kardiotonizējoša darbība, tas jau ir vēsturiski sen zināms, visi kardiotonizējošie ķīmiskie preparāti ir veidoti izmantojot vai var sakot, studējot šos te vilkābeles efektus. Tikai tas, kas ir izveidots ķīmiski, ir ārkārtīgi dzīvībai bīstamas vielas, jo viņiem ir ļoti maza, to sauc par šo te terapeitisko logu, viņiem viena koncentrācija darbojas, otra nogalina. Tā, un vēl vilkābeli, tātad kardiotonizējoša punkts 1, un tas ir fantastiski noderīga īpašība, tad paplašina asinsvadus, uzlabo nervu signālu pārnesi, kas arī ir fantastiski noderīga lieta. Tālāk ķiploki. Es kaut kā pati pēdējā laikā esmu ļoti iemīļojis ķiplokus vispār, un tagad vēl padomājot, kas no viņiem labs nāk, ir tas, ka pazemina paaugstinātu asinsspiedienu, tad kā vēl viens tas dabas brīnums, kurš māk nolasīt, ko vajag mūsu organismam. Tad ir antitrombocitāra darbība, normālā valodā neveidojas trombi, un uzlabo sirdsdarbību. Un šeit arī par šo paaugstināto asinsspiedienu samazinājumu, piemēram, bija viens no arī 16. vai 17. gada pētījumiem ar tādiem datiem, ka tur, kur bija normāls asinsspiediens, nebija ietekmes. Tur, kur bija paaugstināts, samazināja. Un tas ir kaut kas, par ko es nevaru pārstāt brīnīties. Tā, ejam uz priekšu. Taukošķīstošie labumi. Krileļa, tātad tur būs omega-3 taukskābes. Tur būs astaksantīns, par to es tagad vairāk nerunāšu, jo mēs jau
izrunājām. Un lindsēklu eļļa satur svarīgākās nepiesātinātās augstskābes un vēl veselu rindu vitamīnu. Regulē vairogdziedzera darbību, normalizē asinsspiedienu, uzsvars uz normalizē, regulē sirds ritmu. Vēl viens brīnums, tātad tas, kas spēj regulēt sirds ritmu, tas ir zelta vērts. Pretīkaisuma un antioksidantu darbība. Tātad, un trešais, taukas šķīstošais brīnumiņš ir koenzīms Q10. Arī jau zinām, tātad enerģijas ražošanai var iet uz priekšu. Un vēl mums, manuprāt, paliek vitamīni. Tātad vitamīns D3 normalizē paaugstināt asinsspiedienu, normalizē lipīdu sastāvu, ieteicams sirds mazspējas gadījumā veicina imūnsistēmas darbību. Vēl varētu veselu tēmu izvirzīt par to, ka D3 vitamīns ir vajadzīgs arī normālais signālu pārnesējs starp nervu šūnām. Un normālai sarunai mūsu smadzenēs. Tad vēl vitamīna C, antitrombocitāra darbība, skaidrs, ka antioksidants, to mēs visi zinām, uzlabo miokarda atvesļošanos pēc infarkta. Šie vārdi, tas bija 5, precīzi vairs nepateikšu, bet tā apmēram tik gadus atpakaļ bija tik liels skandāls par vitamīnu E, jo skaidrs, ka notiek cīņa starp farmācijas šiem te lielajām kompānijām un gribas teikt, un patiesība un dabas produktiem, jo par šo īpašību, ka uzlabo miokarda atvesļošanās pēc infarkta, mēģināja nomēlnot. Kamēr beigās ir ļoti laba publikācija, kas ir atrodama Linus Paulinga institūta mājaslapā, kur tiek pamatots, ka visa šī nomelnošana balstījās uz sintētiskā vitamīna E darbību. Jā, tas ir riskants, tas pilnīgi otrādi. Var palielināt infarkta, nevis var, bet palielina infarkta risku, un to viņi arī bija pierādījuši. Bet tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, vai tas ir sintezētais vai dabīgais. Tā, tad vitamīns A. Arī skaidrs, mēs zinām, ir antioksidants, aizsargā asinsvadu sieniņas, lipīdus asinīs, nepieciešams dzelzs apritei un nepieciešams imūnsistēmas darbībai. Tā, tad mēs varam iet uz nākošo. Es tā ātri izskrienot, esmu izgājis cauri visām sastāvdaļām, bet vēl ir svarīgi tas, ka, kur tie visi labumi ir ielikti. Arī tā kapsula ir īpaša. Un tā nodrošina hermetiskumu un aizsardzību pret apkārtējo vidi, pret agresīvu, tā sakot, iekšējo vidi, jo tā mums ir ļoti ar dažādu, piemēram, pH, ar dažādām vielām apkārt. Tāpat ir arī, runājot par aizsardzību pret to apkārtējo vidi, tā kapsula ir tāda, ka viņa aizsargā pret gaismu, pret mitrumu un pret spiedienu, bet uzsvars, piemēram, tā tīri, tā vienkārši ņemot pret gaismu, tā ir liela lieta. Tas ne visur tiek ievērots. Un pret oksidāciju, protams, arī ir aizsardzība. Tā, varam iet uz priekšu. Protams, ka šīm visām sastāvdaļām, viņām katrai pašai ir plašs spektrs darbībai, un katra sastāvdaļa ietekmēs labvēlīgi viena otru. Tā sakot, ir šī sinerģiskā darbība, un tad arī būs vesela kardiovaskulārā sistēma, jeb sirds un asinsvadu sistēma, bet man liekas, man ir lieki teikt, ka ne jau tikai sirds un asinsvadu sistēma. Tas jau ir absolūti skaidrs no šīm vielām un uzmetot aci. Un es domāju, ka mēs varam iet uz nākošo slaidu, un ko es gribēju teikt, ka, lai mēs varētu runāt tā, no sirds uz sirdi, tai sirdī ir jābūt dzīvai, un šis reiz ir produkts, kas viņā uzturēs dzīvību, punkts 1, un spēku, un tad mēs varēsim runāt tā, kā mēs gribam.
No sirds uz sirdi. Nu tā, paldies. Viņam bija 5 vai 6 dažādi medikamenti, un viņš sūdzējās par to, ka viņam ir slikta duša, viņam reibst galva, asinsspiedienu viņš var nosist tikai ar ļoti spēcīgām zālēm. Un, nu, cilvēks bija piekusis no tā, ka viņam ir jāiet tik daudz zāles un ka faktiski darbā iet viņš nevar. Un sarunājam, kad viņš šo kardiodraivu izmēģinās, viņš sāka to lietot, un burtiski jau pēc kaut kādām 2 nedēļām viņš saka, ka viņš ir pašocīgi paņēmis un nometis nost medikamentus, ko gan es teicu, ka nu, tā darīt nedrīkst, un faktiski tas būtu jādara pakāpeniski. Nu, bet tātad cilvēks tad kaut kādu jau 8. mēnesi ēd kardiodraivu, asinsspiediens ir normāls, nu, tā tad nekādas problēmas nav, un cilvēks iet darbā. Tā kā es domāju, ka šie rezultāti runā paši par sevi. Un tad es gribētu pajautāt, vai vēl kādam no šeit klātesošajiem ir kāds rezultāts, ar ko viņš grib padalīties, jo es domāju, ka tas mums katram ir svarīgi savējie, bet ļoti gribās dzirdēt, ka arī pārējiem cilvēkiem ir kādi rezultāti. Lūdzu, paņemiet paši mikrofonu un pastāstiet. Labvakar, mani sauc Ines, un Livlons arī ir mans viens. Tas, ko es domāju, kāro katra sievietē ir skaista āda, glūda āda, samtaina āda, tas jau bija 1. mēnesī. Tad arī nekārojās saldumi, un man liekas, tas bija kaut kāds 2., 3. mēnesis, kad es jūtu un redzēju, ka samazinās apmēri, un es kļūstu vieglāka, un svars liekais aiziet, nu, kura mums tik daudz arī nav šī liekā svara, tā kā ļoti, ļoti vērtīgs produkts. Un savukārt es zinu, ka manām klientēm pazuda Livlonu lietojot kārpiņas, dzimumzīmītes nesmukās, dažādi tādi veidojumi, kuriem uz mūsu ādas jābūt nebūt. Tas par Livlonu, paldies! Labvakar! Mani sauc Austra, un es Viziona produktus lietoju jau no 2004. gada. Un tad kādreiz, kad iesāku tos lietot, vajadzēja diezgan daudz buņģiņas lietot, lai sasniegtu ātrāku rezultātu un efektu. Man vajadzēja asinsspiedienu noregulēt, man vajadzēja kaulu problēmas atrisināt, bet tagad noklausoties, ne tikai noklausoties, bet pašai arī lietojot Livlonu, tas tiek sasniegts daudz ātrāk, daudz efektīvāk, jo Livlona produktam ir daudz vēl citu īpašību klāt. Un to var izdarīt ar 2 kapsuliņām dienā, palietojot vairākus mēnešus. Un tā kā es visiem iesaku to pamēģināt. Un tāpat arī kardiodraivs. Arī tas ir produkts, kas man ir ļoti mīļš un ko es iesaku visiem pamēģināt, kam ir kādas problēmas risināmas. Paldies! Labvakar!
Mani sauc Lilita, un es jau 20 gadus lietoju kompānijas Vision produktus, un, protams, arī abus šos lieliskos produktus lietoju. Bet es gribētu jums pateikt tādus rezultātus. Man ir 3 klientes, kurām ir vairāk kā 80 gadi, un viņas ļoti atzinīgi atsaucās par kardiodraivu. Un ļoti rūpējās, lai tā kardiodraiva nekad netrūktu. Tā kā, ziniet, ja cilvēki ir jau tādos gados atsakās no citām zālēm un tikai kardiodraivu pieprasa, tad laikam jau viņi īsti izjūt, cik brīnišķīgi šis produkts strādā un atzīst šo produktu ļoti augstu novērtē. Tā kā iesakiet tos arī ne tikai jauniem cilvēkiem, kuriem noteikti tas ir vajadzīgs, jo Latvijā sirds asinsvadu slimības tās ir viens no visizplatītākajām, bet īpaši jau pēc 50 gadiem to visi jūt, tad arī tādiem cilvēkiem, kuriem jau ir kāds kārtīgs vecums, arī lieliski noder. Paldies par uzmanību. Vakar. Sveiciens visām, un es arī varu klausīties Lindā, un katru reizi dzirdu kaut ko jaunu, bet es gribu padalīties arī ar savu rezultātu, jo tieši lietojot kardiodraivu, mana atzīme, kuras iegūstu ar Vifropes, ar mūsu testa aparātu, uzlabojās, jo tieši sirds asinsvadu sistēma tā ir tā, kura vislēnāk mainās, jo tā ir pietiekami plaša un aptver visu organismu. Mēs bieži vien nevaram uzminēt, kas tieši, kurā vietā ir kaut kāda problēma. Tad kardiodravs tiešām strādā uz visu organismu, un tā atzīme momentāli no 3 pārvērtās par 4 un 5. Tā kā vēl ir ļoti labs rezultāts vienai manai klientei. Viņa bija ar ļoti, ļoti zemu asinsspiedienu. Dēļ tā asinsspiediena viņa nevarēja piecelties vairs, un viņa arī vairāk par 70 gadiem, un viņa jutās ļoti, ļoti tāda vāja. Un tad, lietojot kardiodraivu 1 mēnesi, viņa jau spēja staigāt, piecelties un brauca pēc tam ekskursijā uz Eiropu, kur jāpavada autobusā ilgs laiks. Un viņa teica, viņa nekad nav jutusies tik labi, kā viņa jūtās tagad ar kardiodraivu. Tā kā tas ir pamats, es tā uzskatu, visos gadījumos. Paldies! Es saprotu, ka šovakar mums vakars ir beidzies, pulkstenis ir 9, visiem laiks gulēt, jo tāpēc, ka miegs ir ļoti svarīgs mūsu organismu atjaunošanai, tīpaši sievietēm pēc gadiem 40, un tāpēc saldu jums miegu un skaistu pavasari, enerģijas pilnu, un atcerieties to, ka kompānija Vision vienmēr palīdzēs jums jūsu veselības pasargāšanā un ne tikai veselības. Tātad uz nākošām tikšanās reizēm tiekamies jau nākošajos pasākumos. Uz redzēšanos!